Labdien! Varam sākt sociālās un veselības aprūpēs jautājumu komiteju. Tā mums ir reģistrējušies Andrijs Bačuks, Aija Mežele, Andrijs Mežels, Egons Salmanis. Tātad 4 gabali, kvorums ir pietiekošs. Varēsim sākt darba kārtību. Darba kārtībā 4 jautājumi. Viens no tiem ir papildus kārtības jautājums. Bet, vai ir jautājumi par darba kārtību? Jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu darba sēdē. Uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. Tad 4 par, pret 0, atturās 0. Un lūdzu arī balsojums par darba kārtību kopumā. Uzsāku balsošanu. Slēdzu balsošanu. 4 par, pret 0, atturās 0. Darba kārtība apstiprināta. Pirmais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Ziņotājs Inita Logina. Jā, lūdzu. Labdien! Ziņotājs būšu es, Līga Šustova. Par dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Lēmuma projekts ir tapis pamatojoties uz to, ka mums sociālās pārvaldes darbiniece, kura bija nozīmēta kā viens no kā darbinieks, kas pārstāv šo dienestu, dalību veselīgo pašvaldību tīklā, mūsu dienestu pārstāv un pašvaldību kopumā, tātad ir beidzis darba tiesiskās attiecības, tāpēc lūdzam, ņemot vērā, ka Balvu noda pašvaldībā ir Nacionāla veselīgo pašvaldību tīkla dalībnieks un Nacionāla veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos. Tādēļ, atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālā līmenī, lūdzam turpināt dalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā, Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla kritēriju īstenošanas uzraudzību veikt Balvu novada domes sociālo un veselības aprūpes jautājumu komitejai pieaicinot citu sektoru, kas ir izglītība, sports, vide, attīstība, veselības sektors un sociāla aizsardzība pārstāvjus, deleģēt Balvu novada domes deputātu, sociālās un veselības aprūpes jautājumu komitejas priekšsēdētāju Andri Bačuku, kā atbildīgo par Nacionālo veselīgo pašvaldību tīkla pasākumu īstenošanu, un deleģēt Balvu novada sociālās pārvaldes personāla speciālistu Diānu Laicāni veikt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla galvenā koordinātora pienākumus pašvaldībām. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Balvu novada domes 25. gada 25. septembra lēmumu par dalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā. Andris Bačuks mums bija nozīmēts arī jau iepriekšējā lēmumā. Šajā lēmumā izmainās tātad tikai Diāna Laicāne. Jā, paldies ziņotājiem ar jautājumu. Jautājumu tad uzsākam balsošanu. Jā, lūdzu balsojam. Slēdzu balsošanu. 4 par, pret 0, atturās 0. Lēmums pieņemts. Sākam otro darba kārtības par pārstāvja deleģēšanu sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu. Ziņotājs Līga Šustova. Tātad, pamatojoties uz pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 6. punktu, kas nosaka, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju veselību, īstenot veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus
un organizēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību 10. panta 1. daļas 13. punktu, kurā ir noteikts, ka tikai domes kompetencē ir noteikti kārtību, kādā tiek iecelti vai ievēlēti pašvaldības pārstāvji citu publisko personu izveidotājās vai pašvaldības un citu publisko personu kopīgajās komitejās, komisijās, konsultatīvajās padomēs un darba grupās. Lūdzam deleģēt balvu noda sociālās pārvaldes vadītāju Līgu Šustovu sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā balvu noda pašvaldībā. Kontroli par lēmumu izpildu uzdeva balvu noda pašvaldības izpildu direktoram un ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīja par spēku zaudējušu balvu noda domes 2025. gada 24. jūlija lēmumu par pārstāvju deleģēšanu sadarbībā ar Nacionālo veselības dienestu. Paldies! Paldies ziņotājiem. Jautājumi. Debates nav. Varēsim uzsākt balsošanu. Jā, varam balsot. Slēdzu balsošanu. 4 par, pret 0, atturās 0, lēmuma projekts pieņemts. Pārējām uz 3. darba kārtības jautājumu par saistošo noteikumu par atbalstu dzīvokļa ārējās vides pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem balvu novada pieņemšanu. Šis jautājums mums ir bijis vairākas reizes jau. Ziņotājiem lūdzu tad tās būtiskās izmaiņas, kas ir bijušas, varbūt tās pēdējās reizes, lai nav mums viss jāpārlasa. Jā. Paldies! Jā, labdien! Kā jau arī minēja komitejas priekšsēdētājs, šis saistošo noteikumu projekts tika izskatīts martā sociālās un veselības aprūpes jautājumu un arī finanšu komitejā. Netika saistošo noteikumu projekts virzīts apstiprināšanai uz balvu noda domes sēdi, jo tika izvirzīti priekšlikumi sašaurināt sniedzamā atbalsta veidus un apjomu, līdz ar to tika pārstrādāti saistošie noteikumi. Tad šobrīd saistošie noteikumi ir paredzēts, ka atbalsts mājokļa ārējās vides pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem tiks sniegts, iegādājoties mobilā ratiņkrēsla pacēlāju. Tātad šobrīd būs viens veids iegādāties pabalsta veidā. Personas varēs tātad mobilo ratiņkrēsla pacēlāju. Mērķgrupas nav mainītas, mērķgrupa paliek tās pašas personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti ar kustību traucējumiem un bērni ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, kuri pārvietojas ratiņkrēslā. Persona tas varēs pretendēt uz pabalstu, kas tiks izmaksāts mantiskā veidā. Atbalsts tiks sniegts neizvērtojot personu ienākumus un materiālo stāvokli, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret visiem mērķgrupas personām, ņemot vērā viņu funkcionēšanas ierobežojumus. Šobrīd saistošajos noteikumos ir iestrādāts personu loks, kam pašvaldība atbalstu varēs piešķirt ārpus kārtas. Tie būs bērni, personas, kuras iegūst izglītību, strādā vai veic brīvprātīgo darbu, un arī personas, kuras regulāri apmeklē ārstniecības iestādi dzīvības uzturēšanai. Tad iepriekšējos noteikumos tāda personu loks, kas ārpus kārtas nebija paredzēts, šobrīd tad arī pēc iesniegtajiem priekšlikumiem arī tika izvirzīts šādas mērķgrupas. Un saistošos noteikumos arī šajos tiek noteikts, ka persona, kurai piešķirts pabalsts, pati nodrošina mājokļa ārējās vides pielāgošanu, jo ņemot vērā pašvaldības ieguldījumu pabalsta apmēru, tad personai nav tik daudz dokumentu jāiesniedz, un viņa arī šobrīd varēs pati izpildīt šīs prasības. Jo šobrīd vienīgais dokuments, kas būs nepieciešams iesniegt, būs ergoterapeita atzinums. Kā jau arī iepriekš teicām, mēs arī esam sakomunicējuši ar šo speciālistu, kas arī mūsu pašvaldības iedzīvotājiem tātad sniegs šādu atzinumu. Un arī saistošajos noteikumos šobrīd arī šī projektā ir noteikts, ja pacēlāja lietošana personā vairs nebūs nepieciešama, persona būs tiesīga nodot pacēlāju pārvaldei, un pārvalde organizēs pacēlāju atgūšanu, ja pacēlājam nebūs beidzies noteiktais garantijas termiņš.
jo par pabalstu iegādātājs pacēlājs būs personas īpašums, bet mēs paredzēsim, ka viņiem ir tādas tiesības viņu arī mums atgriezt. Un šobrīd arī ir paredzēts, ka pabalsta apmērs būs, es atvainojos, 500 eiro. 2500 eiro. Ja, tad iepriekš šis pabalsta apmērs bija lielāks, jo bija tas arī paredzēts arī stacionārā pacēlāja un citiem mājokļu ārās vides pielāgošanai, bet šobrīd tātad šī summiņa ir šāda. Un, protams, personai, ja viņi arī vēlēsies iegādāties varbūt dārgāku šo pacēlāju, tad viņi arī ir šīs tiesības arī veikt līdzmaksājumu. Tātad lūdzam pieņemt saistošo noteikumu projektu un virzīt izskatīšanai uz Balvu novada domes sēdi. Paldies ziņotājiem, jautājumi. Debates. Nav debates. Nu. Jā, lūdzu, Egon. Es gribu pateikt jums paldies par to ieguldīto darbiņu, jo šis darba uzdevums bija varbūt no sākuma nepārāk precīzi noformulēts, un tāpēc jums, domāju, ka gana liekas laika resursus bija jāpatērē, bet svarīgākais ir kas, ka ir nonākts pie iespējami sakarīgāka rezultāta. Tiešām paldies. Paldies. Tad varam uzsākt balsošanu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsošanu. 4 par, pret 0, atturās 0. Lai mums projekts tiek tālāk virzīts uz finanšu komiteju. Jā, paldies ziņotājiem. Pārējām uz 4. darba kārtības jautājumu par Balvu novada, Balvu pansionātu sociālās aprūpes pakalpojumu pensiju sniegšanas izbeigšanu. Ziņotājs būs vadītāja Jana Komane. Lūdzu. Labdien! Tātad, lai mazliet iegrieztos vēsturē, tad mēs darba grupas, lielās, lai es nelasīšu to garo nosaukumu, ja, darba grupas rezultātā mēs pienācām pie secinājuma, ka pakalpojums pensija ir jāizbeidz pansionātā balvi. Tātad līdz ar to es arī griezos ar iesniegumu, jo ir nepieciešamas tātad izmaiņas nolikuma, kas paredz, ka lēmumu par pakalpojumu pensiju reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Balvu novada dome. Tātad lūdzu izbeigt sniegt Balvu novada pansionāts Balvu sociālās aprūpes pakalpojumu pensija ar 26. gada 31. maiju, bet ja varēs, tad es gribētu šeit padebatēt. Jā, un tātad līdz ar to arī sagatavot grozījumus arī pansionātu balvi nolikuma pensijas. Tādā īsumā arī tas būtu viss. Jā, paldies ziņotājiem. Jautājumi. Debates. Jautājums. Kā tīri praktiski tas norisināsies vienam šī pakalpojuma saņēmējam? Īstenībā, ļoti īsi tā. Īstenībā es arī vērsos ar iesniegumu par ko, kā izbeigt pensijas darbību ar 31. augustu, jo es paskaidrošu, kāpēc, jo arī es domāju, tas būs arī mazliet sloks arī sociālai pārvaldē, jo viņi ir jāizvērtē pirmām kārtām, un tātad arī viņiem ir jādabūt tās mājas, kas jau katram būs. Mēs, protams, piedāvāsim tiem, kuriem ir atbilstošs veselības stāvoklis, protams, piedāvāsim pansionātu pakalpojumu, bet tie, kuri nevēlēsies pansionātu pakalpojumu, jo ir daudziem arī tā problēma, ka viņiem ir problēmas ar dzīvesvietām. Protams, ir arī risinājums, es sapratu, ka tiks piedāvāt dzīvojamā platība Kupravā un vēl kur, jā, bet es domāju, ka mēneša laikā, tas ir pa mazu laiks. Brīdināt, jā, bet tas pārējais periods līdz izbeigšanai, man liekas, ka būtu tomēr
jāizskata varbūt cits datums, varbūt, jo to nevar tik ātri cilvēki. Tas ir tikai 1 mēnesis. Taisnība, tāpēc arī pajautāju, jo nu, šodien ir tā kunga 15. Aprīlis, bet te ir no 8. līdz 22. Man liekas, ka tas tā, nu, Nē, mēs arī nav, iespējams, ka nav tāds cieņpilns periods. Jā, jo darba Nu. grupā mēs jau arī tā apmēram to periodu arī lēmām, ka lai būtu, ja, Nē, es no laiku mēs lēmām. Bija runa mums par to. Bija runa par nu, 1. septembri. jūs esat tai lietai pat tuvāk. Es vienkārši tā, nu, izlasot, man liekas, ka tas tā kā, varbūt, es ar datumiem nemētāju, bet droši vien, ka tas būtu, nu, diskusijas vērts. Piekrītu. Jā, es saprotu Janas bažas, bet tas jautājums jau ir drusku ar bārdu, un mēs pirmo reizi par šādu esam runājuši jau janvārī. Plus mīnus arī tie klienti, kas patreiz tur dzīvo, to zina. Ir, nu, varbūt šis būs kā lēmuma projekts, kas to tā kā apstiprinās. Viņu nav daudz. Es ar pārvaldes vadītājs runāju, pārvaldes vadītājs sagatavo 16 lēmuma projektus, tā nav slodze. Ja tas būs vajadzīgs. un tā kā ir arī mēs esam bijuši gan ar Aiju, gan ar Līgu kopā skatījušies citas iespējas, kas ir Balvu novadā, ne tikai Kuprā vispārējais. Tur ir vesela kaudze dzīvokļu, kur cilvēkiem var piedāvāt, kas neatbildīs pansionātam. Es pieļauju, ka tur arī iepriekš esam mēs arī Janu runājuši. Tur atbildīs pārsvarā visi, varbūt pat visi. Tāpēc tur tādas ļoti lielas bažas. Nu, jā, varbūt šodien, kā Egons arī saka, ir 15. Principā tas ir pusotras mēnesis no lēmuma stāšanās. Domas sēdē, protams, varbūt arī negatīvs balsojums, pieļauju, ka varbūt arī var dažādi uz tiem datumiem skatīties. Bet nu, es īsti varbūt neredzu patreiz tam tādu 3 mēnešus pakāpeniski pārvietosies. Ja mēs iedodam vēl papildus 3 mēnešus, pakāpeniski cilvēki tā kā meklēs citas iespējas, pansionāts vērtēs. Tas, manuprāt, ir ļoti ilgs laiks. Tā ir tāda drusku vēl pēc prokrastinācijas, es gribētu teikt. Labi, bet mēnesis. Jā, ir jau runāts. Es tā nevaru pateikt, es tagad vienkārši iesaistos diskusijā. Varbūt tas ir maijs. Nezinu, kurš. Ja, lai no tā, jo... Domāju, ka varbūt mēs uz nākošo komiteju, es pieļauju, ka jutīsim, varbūt, ka tas tiešām ir kaut kas tāds, kas man šķiet un Aijai šķiet, ka ir par īsu. Varbūt mēs maijā komitejā pagarināsim varbūt vēl mēnesi, jo tas jau nav problēma šo izmainīt, bet nu, patreiz es domāju, ka šāds termiņš ir pietiekošs, jo ar tiem cilvēkiem. Jā. 1. jūnijas. Un projektē izbeidz ar 31. maiju. Jā. Jā. Bet ja tiešām jūtam, ka gan ar Janu, gan ar sociālo pārvaldību, ka tas tiešām varbūt ir kaut kāds tāds šķēršļis kādam, 1, 2 cilvēkiem, ko mēs varbūt panākam pretī, un tad tā nebūtu, es domāju, problēma maijā komitejā pagarināt vēl par mēnesi. Tas ir tas mans piedāvājums, bet jā. Vēl ir debates, jautājumi. Jā, sveicināti kolēģi, jā, mēs par šo arī pirms komitejām, varbūt arī tāpēc viņš arī uzliks kā papildus darba kārtības jautājums, jo iestāžu vadītāji redz šo datumu un drusciņu tālāku nekā mēs, kā lēmēji vara, bet skaidrs, ka tūlīt kolēģi mēs iesim kopā un izrunāsim un paskatīsimies, cik mēs ātrā tempā varam izvērtēt šos cilvēkus un kā mēs arī esam paskatījušies, kādas platības mēs varētu viņiem piedāvāt un ko viņi arī paši no savas puses viennozīmīgi paliek, lai paliek 1. jūnijas, bet ātri mēģināsim šīs jautājumus kārtot, jo mēs saprotam, ka arī telpas būs jākārto tālāk arī pensionātā un lai tā darbība noiet raitāk. Es saprotu bažas iestāžu vadītāju, bet kā arī komitejas priekšsēdētājs saka, šis nav akmeni iecirsts, bet strādājam un virzamies ātrā tempā uz priekšu, jā. Jā, paldies. Ja vairāk nav, tad lūdzu balsojam.
Jā, slēdzu balsošanu. 4 par, pret 0, atturās 0. Paldies, lēmuma projekts pieņemts. Un tas bija mums pēdējais darba kārtības lēmuma projekts, tad jautājumu nekādu debašu vairāk mums nav, tad slēdzu komitejas sēdi.